Sveiki! Sveiki visiem! Šis ir Huberts no Libra Luris komandas. Aicinu jūs iepazīties ar nākamo materiālu. Šoreiz šī video varonis būs Goliāts, relatīvi jauns māneklis mūsu piedāvājumā. Sāksim darbu. Pirmkārt, kas mums jāzina par Goliātu? Goliāts, protams, ir māneklis, kas radīts galvenokārt foreļu makšķerēšanai. Personīgi man tas labi noderēja arī meklējot sapauzi, un gadījās arī interesanti lomi, piemēram, brekši. Kas ir forši? Šis māneklis ir salīdzinoši vienkāršs lietošanā, jo viss, kas mums jādara, ir to pareizi uzmontēt, doties pie ūdens, iemest, trāpīt ūdenī un viss. Patiesībā visu darbu izdarīs pats māneklis. Vienīgais, ko mēs varam pievienot, ir kādas nelielas animācijas ar makšķeri, bet patiesībā tas nav obligāti nepieciešams. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc, un parādīšu jums, kāpēc Goliāts ir uzmanības vērts, un noteikti, kāpēc tam vienmēr jābūt jūsu makšķerēšanas kastītēs. No formālās puses Goliāts pieder pie Trout sērijas. Tātad patiesībā jūs to atradīsiet tikai un vienīgi šādos mūsu burciņās. Tas ir pieejams divos izmēros – 45 mm un 30 mm, bet mēs jau gatavojam jums arī 35 mm versiju. Tā būs ideāla startversija starp šo lielāko izmēru un pašu mazāko variantu. Kas tālāk? 30 mm iepakojumā ir 15 gabali, savukārt 45 mm 8 gabali. Tas arī viss, kas attiecas uz burciņas saturu. Bet jūs noteikti jau atceraties, ka šajās burciņās bez mūsu esmas ir arī aromāts. Šeit atradīsiet siera, ķiploku, krila aromātus vai arī bezsmaržas versiju. Goliāts, kas pieder Trout sērijas, piedāvā 20 efektīvus, pārbaudītus un pārbaudītus krāsu variantus. Mēs vienmēr varam pielāgoties duļķainākam, nepārāk kristāldzidram ūdenim, bet tikpat labi varam viegli atrast tādus toņus, kas imitēs tipisku tārpu ar brūnākiem, mierīgākiem krāsu variantiem. To visu jūs varat atrast mūsu piedāvājumā. Ja jums nepieciešama arī plašāka informācija par āķiem, kādas izmantot, to atradīsiet mājaslapā www.libraluris.com. Tur atrodas mūsu katalogs, kurā visu precīzi aprakstām un sniedzam padomus, lai jūs vienmēr varētu veiksmīgi makšķerēt ar Libra Luris zīmolu mānekļiem. Lai efektīvi aprīkotu Goliātu, viss, kas jums nepieciešams, ir pats Goliāta un volframa galva uz bezadzarojuma āķa. Viss, kas jums jādara, ir pārspīlēt no galvas puses. Āķis. Izvelciet to no aizmuguras vai vēdera puses. Atkarīgs no tā, ko vēlaties. Es vienmēr dodu priekšroku šādam risinājumam, un tas ir gatavs. Ar šādi aprīkotu mānekli mēs varam veiksmīgi ķert foreles, sapavus, asarus vai arī vīķes. Es visbiežāk to izmantoju foreļu ķeršanai tieši lielākās straumēs vai bedrēs, tipiskās atstraumēs, kur sagaidu zivi. Turklāt šis māneklis ir ļoti efektīvs arī Trout arēja tipa ūdeņos. Goliāts ir ļoti foršs māneklis. Tagad paskatīsimies, kā tas uzvedas ūdenī.
Un no šīs vietas es vēlētos jums pateikties par šī materiāla noskatīšanos. Ceru, ka jums patika. No šīs vietas arī aicinu jūs sekot mums Facebook, Instagram, TikTok un YouTube. Ja vēl neesat abonējuši, noteikti to izdariet, bet mēs arī uzturam kontu X platformā. Ja jūs interesē ieraksti, kas tur parādās, noteikti ieskatieties arī tur. Tāpat sekojiet līdzi šim kanālam, jo mēs jums gatavojam tiešām daudz foršu materiālu. Uz tikšanos nākamajā sērijā!